Patriarhs Ābrahāms. Šo svētdienu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1964. gada 7. februārī Beikersfildā, Kalifornijas štatā, ASV. Atkal no 1. Mūzes grāmatas 22. nodaļas, sākot ar 15. pantu, un mēs ceram, ka runāsim tikai dažus mirkļus un sāksim dievkalpojumu. 1. Mūzes grāmata 22. nodaļa, sākot ar 15. pantu. Tad Dieva eņģelis sauca uz Abrahāmu, otrais no debesīm, un sacīja: Es esmu zvērējis, saka tas kungs, ka tāpēc, ka tu to esi darījis un nesi taupījis savu vienīgo dēlu, es tevi sveitīdams sveitīšu un vairodams vairošu tavu sēklu, kā debesu zvaigznes, kā smiltis jūras krastā. Un tava sēkla iekaros savu ienaidnieku vārtus, un tavā sēklā tiks svētītas visas zemes tautas, tāpēc, ka tu esi paklausījis manai balsī. Kāds apsolījums? Paklausības dēļ. Paklausība ir tas, ko Dievs vēlas. Reiz tika pateikts, paklausība ir labāka par upuri. Paklausītam kungam ir labāk par jebkuru upuri, ko tu varētu pienest. Šovakar mēs runājam par ievērojumu tēmu – Patriarhs Ābrahāms, kurš tika nosaukts par ticības tēvu, jo Dievs deva viņam un viņa sēklai apsolījumu mantot to zemi. Un tieši caur Ābrahāmu mēs, būdami miruši Kristū, kļūstam par Ābrahāma sēklu un esam mantinieki līdz ar viņu saskaņā ar apsolījumu. Un tā Ābrahāms bija tikai parasts cilvēks, viņš nebija nekas īpašs. Cik nu mums zināms, Dievs viņu aicināja tikai tad, kad viņam bija 75 gadi. Viņa sieva, kas bija viņa pusvāsa, tobrīd bija 65 gadus vecā. Viņi droši vien bija dzīvojuši kopā jau kopš pašas jaunības. Un viņa bija neauglīga, un viņiem nebija bērnu. Dievs aicināja viņu uz pilnīgu nošķiršanos, lai viņš nošķirtos no pārējās pasaules un no visas savas tautas un no visiem saviem radiem. Viņam bija paredzēts paveikt kaut ko īpašu. Un kad Dievs sagaida, ka tu paveiksi kaut ko īpašu, viņš pieprasa pilnīgu nošķiršanos no jebkādām šaubām. Tev ir jānonāk pie pilnīgas paklausības, lai paklausītu tam, ko viņš saka. Dievs pieprasa to, tu nevari to darīt citādāk. Un lūk, viņš vienmēr parāda piemēru. Un tas bija viņa piemērs par pilnīgu nošķiršanos no visas savas ģimenes, no visiem saviem radiem un tā tālāk, lai dzīvotu Dievam nošķirtu dzīvi. Gadi gāja uz priekšu, nekas nenotika, bet Ābrahāms joprojām bija nelokāms. Viņš nezaudēja drosmi. Viņš nekad nešaubījās par Dieva apsolījumu neticībā, bet bija stiprs, dodot Dievam godu. Gadu pēc gada, tam visam ejot uz priekšu, bez šaubām, bija daudzi kritiķi, kas sacīja viņam: Ābrahām, tautu tēv, cik bērnu tev šobrīd ir? Tas viņu neizšaubīja, bez bērna, un Sārā jau bija pagājis tas dzīves laiks, kad var dzemdēt bērnus, protams, krietni pēc menopauzes. Bet Ābrahāms tik un tā nemainīgi ticēja Dievam. Viņš gatavojās tā bērna piedzimšanai, jo viņš zināja un bija pilnīgi pārliecināts, ka Dievs nevar dot apsolījumu, kuram viņš nebūtu pietiekami liels, lai to nodrošinātu. Tāpat vajadzētu domāt viņa sēklai. Neskatoties uz to, cik nereāls tas izskatās, cik nedabisks tas izskatās dabiskajam prātam, tomēr Dievs nevar dot apsolījumu, kuru viņš nav pietiekami liels izpildīt. Tam pašam mēs ticam arī šodien. Ik viens patiesa Ābrahāma dzimums tic tam pašam. Svarīgi, kādi ir apstākļi, cik daudz zināšanu mēs esam uzkrājuši, cik daudzas lietas ir notikušas, cik nedabiski tas ir dabiskajam prātam. Tas ir, cik muļķīgi tas šķiet dabiskajam prātam. Tas pilnīgi neko nemaina. Ja Dievs tā pateica, tad tas tā arī ir. Un Ābrahāma dzimums stingri stāv, uz tā saka tas kungs. Tas izšķir jautājumu. Mēs redzam, ka pagāja 25 gadi, bērnu nebija. Un tomēr Dievs bija uzticams, lai turētu savu apsolījumu Ābrahāmam, jo Ābrahāms ticēja Dievam. Uz skatuves parādījās mazais zēns, mazais Īzāks. Pēc tam, kad uz skatuves bija parādījies mazais Īzāks, mēs ieraugām, ka Dievs viņam deva dubultu pārbaudījumu. Viņš teica, šis bērns, jau tad, kad Ābrahāmam bija apmēram 115 vai 120 gadu, viņš sacīja: es gribu, lai tu paņem šo savu vienīgo dēlu un aizved viņu augšā uz kalnu, ko es tev parādīju.
parādīšu, un tur uz tā kalna pienes viņu kā upuri. Citiem vārdiem sakot, iznīcināt visus pierādījumus, kas viņam bija, ka apsolījums tiks piepildīts. Tas nozīmēja aizvākt visas dabiskās lietas. Un Ābrahams sacīja, es saņēmu viņu kā no mirušajiem. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņš ir spējīgs augšām celt viņu no mirušajiem. Tie ir tie cilvēki šodien, Ābrahama dzimums, jo viņš augšām cēla mūs no mirušajiem. Mēs bijām miruši grēkos un pārkāpumos. Un viņš, kurš bija spējīgs mainīt manu prātu, mainīt manas domas, mainīt manu dabu, pilnībā mani izmainīt. Viņš var darīt, ko vien viņš vēlas. Lai ko arī viņš saka, es ticu, ka tā ir patiesība, un ik viens Ābrahama dzimums tic tai pašai lietai. Ābrahams, nebūdams nepaklausīgs Dievam, paņēma to mazo zēnu, un tajā rītā viņš sacīja kalpiem, jūs gaidiet šeit ar mūļiem, es un mans dēls dosimies tur pielūgt. Un viņš un es, mēs atgriezīsimies. Ak, kā viņš to izdarīs? Kad viņš dodas uz kalna virsotni, lai atņemtu dzīvību savam paša dēlam, un tomēr viņš saka, tas zēns un tas puika, un mēs atgriezīsimies. Viņš zināja, ka kaut kam ir jānotiek, un viņš nezināja, kā tieši Dievs to izdarīs, bet tā nebija viņa problēma. Viņš zināja, ka Dievs to apsolīja. Tas ir viss, ko mums rūp zināt. Dievs to apsolīja. Kā tas notiks, es nevaru jums pateikt, bet Dievs tā pateica. Viņš sūtīs Jēzu Kristu otro reizi. Viņš atnāks fiziskā veidolā. Viņš pieprasīs savējos. Būs 1000 gadi, 1000 gadu valdīšana uz šīs zemes kopā ar viņu, kopā ar izpirktajiem. Tieši to viņš ir apsolījis, un mēs gaidām, kad pienāks tā stunda. Viņš apsolīja dziedināt slimos, augšām celt mirušos, izdzīt ļaunos garus. Viņš apsolīja to darīt. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Kā? Es nezinu. Viņš apsolīja to darīt. Mēs tam ticam. Tas izšķir jautājumu. Kad cilvēks tic Dievam, viņš tic visam, ko viņš saka. Un tieši tādā veidā Ābrahams ticēja Dievam. Tagad viņam tika prasīts iznīcināt visus pierādījumus tam, ka viņa apsolījums tiek piepildīts, bet viņš bija pārliecināts, ka Dievs varēja to izdarīt. Lūk, šo lielu apsolījumu viņš deva ne tikai viņam, bet arī viņa dzimumam. Un tā kā Ābrahams bija uzticīgs un turēja Dieva vārdu, ko Dievs bija viņam apsolījis, viņš arī zināja, ka Dievs var augšām celt šo zēnu. Un viņš netaupīja savu paša bērnu, bet tā, protams, bija līdzība par to, kā Dievs atdeva savu dēlu, kad viņš nesa malku augšup kalnā un tā tālāk, kā Kristus vēlāk nesa savu upurēšanas baļķi kalnā, un tur viņš tika sists krustā. Mēs saprotam, ka šādi rīkojoties, Dievam bija tik ļoti patīkami redzēt, ka Ābrahams mīlēja viņu vairāk par visu uz zemes, pat vairāk par savu vienīgo dēlu. Viņš mīlēja viņu vairāk nekā jebkurš varētu pateikt, jebkurš varētu izdarīt. Viņš tomēr mīlēja Dievu pietiekami, lai ticētu viņa vārdam. Visa Ābrahāma dzimums tic Dievam šādi. Viņi tic Dievam, un mēs zinām, ka tas tik ļoti labi patika Dievam, ka viņš sacīja sekojošo. Tavs dzimums iekaros sava ienaidnieka vārtus. Tavs dzimums iekaros sava ienaidnieka vārtus. Atcerieties, tas ir tā, saka tas kungs. Ābrahāma dzimums tam tic. Ja tu esi īsts Ābrahāma dzimums, tad tā ticība, kāda Ābrahāmam bija uz Dievu, ir tevī, un tu tici tam, ko Dievs ir pateicis. Dievs tur savu apsolījumu. Un viņš pateica to, tagad atcerieties, viņš deva šo apsolījumu Ābrahāmam tikai pēc tam, kad viņš bija viņu pārbaudījis. Ābrahāma dzimumam vispirms ir jāiziet pārbaude, lai redzētu, vai viņi patiešām tic vārdam. Atcerieties, vienīgais veids, kā viņš varēja turēt Dieva apsolījumu, bija tas, ka viņš ticēja Dieva apsolījumam, un viņš tika pārbaudīts, vai viņš tic tam vai nē. Mēs visi esam pakļauti šai pārbaudēji. Ābrahāma dzimums šodien ir pakļauts šai pārbaudēji. Vai mēs pieņemsim Dieva vārdu, vai arī pieņemsim to, ko par to saka cilvēks? Vai mēs pieņemsim kādas organizācijas, izveidoto ticības mācību un pieņemsim to? Vai arī mēs pieņemsim to, ko ir pateicis Dievs? Ja Dieva vārds ir pareizs, mēs ticam Dieva vārdam, neskatoties uz to, kas ir jebkas cits. Mēs uzskatām, ka ik viena cilvēka vārds ir meli, bet Dieva vārds ir patiesība. Īstens Ābrahāma dzimums. Bet pirms tu vari kļūt par šo īsteno sēklu, tev ir jāiziet cauri pārbaudēji. Tāpat kā to izdarīja pats Ābrahāms. Viņš apsolīja to ne tikai Ābrahāmam, bet arī, ka viņa dzimums iekaros ienaidnieka vārtus. Ak vai, tikai aizdomājieties, tas patriarhs bija pilnīgi pārliecināts tajā,
savā pārbaudījumā, ka Dieva vārda apsolījums ir pareizs. Neskatoties uz to, kādi bija apstākļi, viņš joprojām ticēja, ka vārds ir pareizs. Abrahams, tas lielais patriarhs, vispār nešaubījās ticībā, kad pienāca tas viņa pārbaudīšanas laiks. Viņš ticēja, ka Dievs ir spējīgs augšām celt viņu no miroņiem. Viņš ticēja tam, jo Dievs deva apsolījumu. Un kad Dievs deva apsolījumu, ka viņš būs tautu tēvs, viņš ticēja, ka tas tā ir. Viņš nezināja, kā tas notiks, ka tas mazulis piedzima pēc tam, kad viņš bija uzticējies 25 gadus, kad tika prasīts, lai tas bērns tiktu iznīcināts, bet viņš joprojām zināja, ka Dieva apsolījums ir patiess, un viņš atdeva savu dēlu. Viņa dzimums, tā pati lieta. Dieva apsolījums ir zīmogs tiem, kas ir Ābrahāma dzimums. Apsolījums ir zīmogs, parakstīts pierādījums. Un kad mēs ticam katram apsolītajam vārdam, tad mums tiek dots zīmogs, lai apstiprinātu apsolījumu. Saprotiet, ja mēs, būdami Ābrahāma dzimums, mēs izejam cauri pārbaudīšanai, vai mēs ticēsim Bībelei, vai nē. Bībele ir Dieva vārds, jo tas ir Dievs. Un pēc tam, kad tu esi izgājis cauri tai pārbaudīšanai, lai ticētu, tad daži no viņiem saka, brīnumu dienas ir beigušās. Ja jūs tam piekrītat, tas ir pretrunā ar vārdu. Ja tu saki, šodien tu vairs nesaņem svēto garu, nekā tāda nav. To saņēma tikai 12 apustuļi. Vārds saka, ka Pēteris sludinot to vasaras svētku dienā, viņš sacīja, atgriezieties ik viens no grēkiem un tieciet kristīti Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai, un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu, jo šis apsolījums ir jums un jūsu bērniem, un visiem, kas ir tālu, cik vien tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Tas ir tieši tas, ko tas nozīmē. Ja tu esi gatavs iziet pārbaudi, Dieva izšķirošo pārbaudi un sekot šai receptei, es saku tev, tu ieraudzīsi, ka Dievs tur savu vārdu, ja tu tam ticēsi. Tā tas ir, bet tev ir jāiziet tam cauri, jo tas ir zīmogs. Kad tu spēsi to pieņemt, tad tu saņemsi apsolījumu, jo tāda ir Dieva recepte. Tas, kā mums būtu tas jādara, un tieši šādi mums tam ir jāsako, tieši tā, kā viņš pateica. Lūk, tas nav tikai dažiem, bet jebkuram, kas tic, jebkuram, kas atgriežas no grēkiem, jebkuram, kas tic. Tas ir visām paudzēm, visiem cilvēkiem, jebkuram, kas grib tam ticēt. Un ticība Dieva vārdam aizved tevi pie šī apsolījuma. Tad un tikai tad tev var būt spēks iemantot apsolījuma zīmogu. Un apsolījums, ko mēs saņemam, tas zīmogs, ir svētā gara kristība. Tā tas ir, jo tas ir Dievs gara formā, kad tu esi viņa vārds tevī. Tad viņš ienāk. Ja tu uzņem vārdu sevī, svētais gars ir vienīgā lieta, kas var likt tam dzīvot. Un tad tev ir tas apsolījums, ka tu iekarosi ikviena ienaidnieka vārtus, kas mēģina tev uzbrukt. Tā tas ir, Dievs apsolīja to. Un tā tas ir. Lūk, atcerieties, tu varēsi to izdarīt tad un tikai tad, kad tu būsi pārbaudīts ar vārdu. Abrahams tika pārbaudīts ar vārdu. Abraham, vai tu ticēsi, ka tev būs tas dēls? Jā. Dēls uzradās, tagad iznīcini viņu. Vai tu joprojām tici tam, Abraham? Es joprojām tam ticu, jo tu esi spējīgs augšām celt viņu no mirušajiem. Un pēc tam viņš sacīja, lūk, tavs dzimums iekaros tava ienaidnieka vārtus. Amen. Pēc tam, kad atnāca pārbaude. Tagad aplūkosim dažus no Abrahāma dzimuma, no dabiskās sēklas. Šodien mēs esam garīgais dzimums, bet izskatīsim caur dabisko dzimumu dažus no tiem, kas ticēja visam Dieva apsolījumam un kas nekad pārtraukums lentes ierakstā. Es teicu, starp citu, kāpēc, lai kristīga meiteni gribētu radīt savu apakšveļu? Es to nesaprotu. Jūs esat piedzimušas no jauna, no Dieva, jums ir svētā gara skaistums, lai parādītu, kas jūs esat. Tu esi, tev ir tikums, kura nav tām, kurām ir tie amorālie svārki. Tā tas ir. Īsta Dieva sieviete, kas izceļas ar tikumu. Viņi var smieties par tevi, saukt tevi par vecmodīgu, bet tev ir kaut kas tāds, kam viņi nevar pieskarties un ir to pazaudējuši, un vairs nekad nevarēs to atgūt. Tā tas ir, tev ir tikums.
Tieši to Dievs meklē tikumu, saprotat? Bet pirmā lieta, ja tavā prātā ir kādas šaubas, nedari to vispār. Nenāciet uz lūkšanu rindu, ja jūsu prātā ir kādas šaubas. Nenāc, ja vien tu tam absolūti neapšaubāmi netici. Tavā prātā nedrīkst būt vispār nekādas viļņošanās, bet tikai tas, ka tu tiksi dziedināts. Tad tu aiziesi no šīs platformas kā vesels cilvēks. Pareizi, ja tavā prātā nav pilnīgi nekādu šaubu. Tev ir jātic Dievam bez izlikšanās. Patiešām jātic. Un Ābrahāma dzimums tam tic, jo tā pateica vārds. Un tieši tāpēc tam ticam mēs. Ne tāpēc, ka kāds ir kritizējis, ka to ir teicis kāds cits, bet tāpēc, ka to pateica Dievs. Un tas padara to par patiesību. Kad to saka Dievs, tas atrisina visus jautājumus. Viņš ir tas pēdējais vārds. Viņš ir tas galīgais. Kad Dievs kaut ko saka, tas visu atrisina. Nav nekā, kas var runāt pret to. Ik viens cilvēka vārds ir meli, bet mans ir patiesība. Un tā. Izskatot dažus no šiem dzimumiem, aizdomāsimies. Mēs aizdomāsimies par tiem ebreju jauniešiem. Man tas ir šeit, domājot par to, par tiem ebreju jauniešiem pēc tam, kad viņi tika pārbaudīti ar tēla pielūgsmi. Lūk, atcerieties, ka ķēniņš sacīja, ik viens, kas nelieksies šī tēla priekšā, tiks iemests ugunīgā krāsnī. Lūk, šie jaunieši ticēja, ka Dieva vārds ir pareizs, ka viņiem nevajadzētu pielūgt nekādus tēlus. Bet tad viņi nonāca līdz konfrontācijai, un viņi tika pārbaudīti, vai viņi to darīs vai nē. Tai laikā visi pārējie tur esošie jaunieši to pieņēma un devās pielūgt. Viņi izdarīja tā, kā pateica ķēniņš. Viņi piekrita tās dienas populārajai domāšanai, ka viņiem tā ir jādara. Un kad viņi tika pārbaudīti, vai viņi pielūgs tēlus un pārkāps Dieva vārdu, viņi palika uzticīgi vārdam. Neskatoties uz apstākļiem, viņi palika uzticīgi vārdam. Un kad viņi tika iemesti degošajā krāsnī, Dieva apsolījums piepildījās. Viņi iekaroja savu ienaidnieku vārtus, un tur stāvēja 4. cilvēks, kuram bija atslēga, kas atslēdza uguns karstumu, un tas nevarēja neko citu, kā vien viņus atbrīvot. Amen. Kad vīrietis vai sieviete ir gatavi iziet pārbaudi, izšķirošo pārbaudi. Redziet, viņiem bija jāiet tajā ugunī. Un kad viņi to izdarīja, viņi atradās ugunī, bet vienīgais, kas notika, bija tas, ka šī uguns pārbaude tikai atslēdza, atraisīja saites no viņu rokām. Daudzas reizes Dievs ļauj, kad mūs pilnībā ir sasaistījusi šī pasaule, esam sasaistīti, viņš ļauj, ka mūs piemeklē ugunīgas pārbaudes, kur mums ir jāpieņem lēmums. Un kad mēs to darām, vienīgais, ko var izdarīt tā pārbaude, kad īsts Ābrahāma dzimums stāv lēmuma pieņemšanas krustcelēs un pieņem lēmumu kalpo Dievam, tā var tikai pārgriezt tās saites un atbrīvot mūs. Sātans var iedot tev kādu slimību, viņš var iedot tev to un šito. Kā gan tu zini, vai tas nav Dievs, kas ir nostādījis tevi krustcelēs, lai redzētu, kādu lēmumu tu pieņemsi? Viņi iekaroja uguns vārtus. Uguns nevarēja viņus sadedzināt. Uz viņiem nebija pat uguns smakas, jo viņi zināja, ka viņi ir Ābrahāma dzimums. Un viņi stāvēja par Dievu un viņa vārdu. Viņi ieņēma ienaidnieka vārtus, un uguns nevarēja viņus sadedzināt, jo viņi iekaroja tos vārtus. Vēlāk, tur bija kāds vīrs, kāds pravietis, kura vārds bija Daniels. Viņam bija pārbaude, vai viņš kalpos vienam patiesajam Dievam vai nē. Pienāca tas laiks, vai viņš kalpos vienam patiesajam Dievam, vai arī pielūgs pagānu Dievu. Viņš atteicās to darīt, un viņš plaši atvēra slēģus un lūdza savu Dievu katru dienu. Un par to viņš tika arestēts saskaņā ar federālā likuma sodu un tika iemests lauvu bedrē. Un tur viņam virsū nāca izsalkušu rēcošu lauvu baras. Ko viņš darīja? Viņš iekaroja sava ienaidnieka vārtus. Lauvas nevarēja viņu apēst. Dievs atsūtīja ugunstabu eņģeli, kas stāvēja starp viņu un lauvu. Viņš iekaroja ienaidnieka vārtus, jo viņš tika pārbaudīts. Vai viņš pielūgs vienu patieso Dievu, vai arī pielūgs duci pagānu Dievu. Tā kā viņš izturēja pārbaudi, un viņš ieņēma ienaidnieka vārtus. Tā lauva pat pieskarties viņam nevarēja, jo Dievs bija ar viņu. Dieva apsolījums palika uzticīgs, jo viņš bija īstens Ābrahāma dzimums. Mūzus, ak, vēl viens izcils gadījums. Arī viņš tika pārbaudīts, lai redzētu to apsolījumu, ko Dievs viņam iedeva. Es būšu ar tevi, kad tu iesi uz turieni. Un kad viņš stāvēja savas dāvanas atdarinātāju priekšā, Janne un Jambre mēģināja nostāties un atdarināt tieši to, ko darīt bija pavēlēts Mūzum. Un Dievs viņu bija aicinājis, un viņš zināja, ka viņš ir tas, kuram bija uzdots to darīt. Un viņš tur nostājās un izdarīja brīnumu, kā viņam to bija pateicis darīt Dievs. Un tur nostājās tie atdarinātāji, lai izdarītu to pašu. Bet Mūzu tas neuztrauca. Viņš palika uzticīgs Dieva vārdam, un viņš iekaroja ienaidnieka vārtus.
jo viņš palika uzticīgs Dieva apsolījumam, lai kurš arī mēģināja to atdarināt. Kāda mācība tā ir ikvienam kristietim? Kad jūs skatāties apkārt un redzat kādu liekuli, jums ir jāatceras, ka viņš mēģina atdarināt kaut ko īstenu. Bet tas nozīmē tikai to, ka ir tāds, kas ir īstens. Palieciet uzticīgi Dieva vārdam, neatkarīgi no tā, kas nāk vai iet. Turiet viņa apsolījumu. Jā, Daniels palika uzticīgs Dieva vārdam. Neatkarīgi no tā, cik daudzi mēģināja viņu atdarināt un visu ko citu, viņš palika uzticīgs. Un viņš nāca ar mērķi, lai izvestu Izraēlu no Ēģiptes un ievestu viņus apsolītajā zemē. Un kad pienāca laiks viņiem iziet no Ēģiptes un ieiet apsolītajā zemē, ceļā stāvēja nāves jūra. Un viņš iekaroja ūdens vārtus un tie plaši atvērās. Un ūdeņi atkāpās un Mūzes aizveda Izraēlu tuksnesī uz kalnu, kur Dievs viņam bija uzdevis viņus aizvest. Amen. Viņš iekaroja ienaidnieka vārtus. Viņa tēvam Ābrahamam bija dots tas apsolījums, ka viņa īstenais dzimums iekaros ienaidnieka vārtus, un ūdens vārti bija aizvērti, un viņš nevarēja tikt cauri, bet tas bija pienākuma ceļš. Viņam bija jāizved tie bērni uz to kalnu, to viņam pateica Dievs, un tur ceļā stāvēja tie vārti, un viņš iekaroja ienaidnieka vārtus. Nedaudz vēlāk Jozuā, kad viņi nonāca Kadeš Barnejā, kas tajā laikā bija pasaules tiesas tronis, tur Izraels saņēma savu spriedumu. Mēs redzam, ka Jozo un Kāleps un 12 citi, jeb 10 citi, no katras cilts tika sūtīts pa vienam, lai izspiegotu to zemi, kura viņiem teju bija jāsaņem. Bet kad viņi ieraudzīja, kā tur stāv tie lielie giganti, 10 no viņiem jutās tik slikti, ka sacīja, mēs to nevaram ieņemt, viņi ir pārāk lieli, nu paskatieties, kādi ir mūsu pretinieki. Un kad viņi atgriezās, lai atnestu ziņojumu, viņi atnesa nelabu ziņojumu. Kāpēc gan viņi atnesa nelabu ziņojumu, ja Dievs bija viņiem pateicis, es jums esmu devis to zemi, tā ir jūsu? Viņš pateica viņiem tur Ēģiptē, es esmu devis jums šo zemi, tā ir laba zeme, tur tek piens un medus. Bet kad viņi redzēja, ka pretinieki ir tik vareni, 10 no viņiem atgriezās un sacīja, mēs nevaram to izdarīt. Bet Jozo bija tas, kurš mierināja cilvēkus un sacīja, mēs esam vairāk nekā spējīgi to ieņemt. Mēs esam vairāk nekā spējīgi. Kāpēc? Jo viņš skatījās uz apsolījumu. Viņš bija īstena Ābrahāma sēkla, neskatoties uz to, kādi bija pretinieki. Mēs varam iekarot šos vārtus, jo Dievs mums šo zemi apsolīja, un viņš iekaroja tos vārtus. Vēlāk, kad viņš atveda Izraēla bērnus pie tās upes, tur bija tā liela upe pārplūdusi aprīļa mēnesī. Jordāna gāja lejup no kalniem, un tā bija izplūdusi pār līdzenumiem. Tas šķita sliktākais laiks gadā, lai tur atrastos, un tomēr viņš bija Ābrahāma dzimums. Viņš zināja, ka viņam ir apsolījums, un viņš atradās pienākuma postenī. Dievs iedeva viņam vīziju, kā to izdarīt, un viņš iekaroja upes vārtus. Kad vārti plaši atvērās, ūdens atkāpās tur kalnos, un Jozo un Izraels ieņēma ienaidnieka vārtus un pārgāja pāri uz apsolīto zemi, jo tā viņiem pateica darīt Dievs. Īstenā Ābrahāma sēkla. Brāļi un māsas, kad viņš tur ieradās, Jērikai apkārt slēdzās mūris tik augsts, ka pa tā augšu varēja braukt 3 kaujas rati. Kā gan šie izrēlieši ar patapinātajiem zobeniem, ko viņi bija paņēmuši un visu to pārējo ar nojām un akmeņiem, kā viņi grasījās tur iekļūt. Viņš joprojām bija Ābrahāma dzimums. Dievs iedeva viņam vīziju, pateica viņam, kā to izdarīt, sacīja, pūtiet bazūni. Tieši tā, kliedziet, maršējiet uz to mūri, vārti kritīs jūsu priekšā. Amen. Viņš bija Ābrahāma karaliskā sēkla. Viņš bija īstens Dieva ticīgais. Tie vārti kritīs jūsu priekšā. Vienkārši kliedziet un pūtiet bazūni. Tas ir viss, kas jums ir jādara. Un kas notika? Tie vārti krita, un Jozo ieņēma pilsētu. Nedaudz vēlāk. Pēc tam mēs ieraugām, ka ienaidnieks bija sakauts un beiga prom, un viņš pat apturēja Sauli tās kustībā. Kā es vienrīt runāju par tēmu paradoks. Viņš apturēja Sauli, līdz viņš iekaroja sava ienaidnieka vārtus. Amen. Viņš zināja, ka ja tas ienaidnieks atkal sapulcēsies kopā, viņi bija izkaisīti un Saule jau gāja lejup, un amarieši un amalekieši un pārējie bija viscaur izkaisīti. Ja tie atkal sapulcētos un sanāktu kopā, tad viņam būtu bijis ļoti grūti tos atkal sakaut. Un bija tikai viena lieta, kas viņam traucēja, un tas bija laiks. Un viņš apturēja laiku. Amen. Bija viena lieta, kas traucēja viņam iegūt apsolījumu, tā bija Saule. Viņam ceļā stāvēja pati daba, un viņš apturēja dabu. Kāpēc? Viņš bija Ābrahāma dzimums. Viņš ticēja Dieva apsolījumam. Viņš apturēja tur, iekaroja tos vārtus, tieši tā. Šie vareni vīri, viņi visi bija vareni vīri, bet ziniet, kad ik viens no viņiem nonāca pie nāves vārtiem, viņi visi nomira.
Ikvienam no viņiem bija jāmirst, jo viņi bija diži vīri. Viņi aizvēra lauvu mutes un izglābās no uguns un no zobena asmens, un tā tālāk, kā mums ir teikts Ebrejiem 11. nodaļā. Un viņi iekaroja ienaidnieka vārtus, visus, izņemot vienu ienaidnieku. Un tā bija nāve. Nāve aprēja viņus visus. Tad kādu dienu atnāca Ābrahama karaliskais dzimums. Jēzus Kristus, Dieva dēls. Ābrahama dzimums caur ticību. Nevis caur Īzaku, dabisko dzimumu. Viņi izdarīja savu daļu, bet šeit nāca tas, kurš nebija dzimis dabiskā veidā. Šeit nāca tas, kurš nenāca caur dzimumu tieksmi. Šeit nāca tas, kurš piedzima no jaunavas. Dieva dēls, Ābrahama sēkla. Kāds liels cilvēks tas bija. Visi pārējie bija dzimuši caur dabisku piedzimšanu. Šis cilvēks piedzima no jaunavas. Ko viņš darīja, kad viņš bija uz zemes? Viņš uzvarēja visus sātanas sūtītos ienaidniekus. Viņš uzvarēja visu, ko viņš izdarīja. Viņš izgāja un viņš uzvarēja slimību. Apkārt viņam nevarēja uzturēties neviena slimība, lai arī kāda bija tā slimība. Viņš to uzvarēja. Ko viņš darīja pēc tam, kad bija to uzvarējis? Viņš iedeva mums atslēgas, amen, sacīdams. Ko jūs sasīsiet uz zemes, es sasīšu debesīs. Amen. Tas ir Ābrahama karaliskais dzimums. Viņa apsolījums. Svētais gars mūsos šodien ar atslēgām, lai pielietotu to uz slimībām. Viņš uzvarēja slimības. Slimība nevarēja nostāvēt viņa klātbūtnē. Un viņš teica, ka viņš iedeva mums atslēgas, lai darītu to pašu, lai uzvarētu slimības. Ko jūs sasīsiet uz zemes, es sasīšu debesīs. Arī kārdinājumu. Viņš tika kārdināts itin visā tāpat kā mēs. Ko viņš izdarīja? Viņš to uzvarēja. Un ko viņš pateica mums? Stājieties pretī vēlnam, un viņš bēgs no jums. Viņš uzvarēja slimību mūsu dēļ. Viņš uzvarēja kārdinājumu mūsu dēļ. Uzlauza tos vārtus. Atņēma tam kārdinātājam atslēgu un nodeva to rokās ticīgajam Ābrahama dzimumam un teica, ja viņš tevi kārdina, stājies viņam pretī un viņš bēgs no tevis. Ak vai stājieties viņam pretī. Viņš uzvarēja gan nāvi, gan elli. Viņš augšām cēlās trešajā dienā sacīdams, es esmu uzvarējis, un tā kā es dzīvoju, arī jūs dzīvosiet. Ak, kāds apsolījums! Tas ir Ābrahama dzimumam. Viņš uzvarēja kapu, augšām cēlās trešajā dienā mūsu taisnošanai. Kad viņš augšām cēlās, viņš bija mūsu taisnošana. Ko tas nozīmē mums? Viņš uzvarēja slimību, viņš uzvarēja nāvi, viņš uzvarēja elli, viņš uzvarēja kapu, viņš uzvarēja kārdinājumu. Ak, tagad mēs esam vairāk nekā uzvarētāji caur viņu, kas mūs mīlēja un atdeva par mums savu dzīvību, būdams Ābrahama karaliskais dzimums. Ar to pašu Dieva garu mūsos, kas bija viņā, mēs esam vairāk nekā uzvarētāji. Ikvieni vārti priekš mums ir uzvarēti. Vienīgais, kas mums ir jādara, ir tie jāieņem. Tie jau ir uzvarēti. Slimība ir uzvarēta, nāve ir uzvarēta, elle ir uzvarēta, kaps ir uzvarēts, viss ir uzvarēts. Un mūsu rokās ir atslēgas caur viņa žēlastību. Vai tu baidies iebāzt tās slēdzenē un pateikt, es nāku Jēzus Kristus vārdā? Prasiet tēvam jebko manā vārdā, es viņu mīlu. Jau ir pagājuši 2000 gadu. 2000 gadu, bet viņš joprojām ir šeit starp mums, tas varenais uzvarētājs, kas pārplēsa priekškaru uz pusēm, kas paņēma uz sevis katru slimību, katru kaiti visu un aiznes uz krustu mūsu vājumu un mūsu slimības, un mūsu kaites un triumfēja pār tām, un augšām celās mūsu attaisnošanai, un ir joprojām dzīvs pēc 2000 gadu, lai izpaustu sevi kā dzīvu Jēzu Kristu starp karalisko Ābrahama dzimumu, kas ir visu lietu mantinieki. Ak vai, tie, kas iziet cauri pārbaudēji, vārda apsolījums. Ja tu ticēsi vārdam, tad arī tu esi Ābrahama dzimums. Lūk, kā jūs pie tā nonākat. Ja tu nespēji iziet vārda pārbaudi, ja tu šaubies par to, esi mazliet aizdomīgs par to, īsti nespēj tam noticēt vai vēl kaut kas, tad nemaz nenāc uz lūkšanu rindu. Es pat netērētu savu laiku pie altāra, kamēr nespētu iegūt pietiekami žēlastību, lai saprastu, ka Dieva vārds ir paties. Bet kad tu reizi izlauzies cauri tam neticības priekškaram, tad tavās rokās ir nāves, elles, kapa atslēgas. Jo tev ir uzvarētājs, kurš uzvarēja priekš tevis. Tad tev ir Ebrejiem 13:8, kas saka mums, Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Kā mēs varam to izdarīt? Šodien cilvēki saka, ak, nu, es jums pateikšu, ka viņš ir, kaut kādā ziņā viņš ir. Viņš ir tāds pats. Saka Bībele, ak, nu šodien viņš vairs nedara tā, kā viņš darīja. Mēs to redzam tieši tagad, kad mēs redzam viņa vārdu apstiprinātu. Ko tas dara? Tas atkal iemet to atpakaļ viņu rokās. Amen. Patiesais Ābrahama dzimums tam tic, viņi to zina.
Un šovakar viņš ir šeit, tāpat kā viņš satika Ābrahāmu tur Latadienās un izdarīja to brīnumu, kad viņš pateica Sārai, ko viņa pateica aiz viņa muguras. Jēzus apsolīja, ka Ābrahāma karaliskais dzimums, ka draudze redzēs to pašu lietu tieši pirms viņa atnākšanas. Kas tas ir? Tam ir jānotiek. Dievs to apsolīja. Jēzus Kristus to apstiprināja un pateica, ka tas notiks. Un te nu mēs esam pēc 2000 gadu. Mēs joprojām redzam viņu mūsu vidū. To varano uzvarētāju. Viņš uzvarēja nāvi, elli, kapu, visas mājiņticības, paņēma vārdu, teica, ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, tad prasiet, ko vēlaties, un jums tiks dots. Kas tas bija? Vārds Kristus. Tas, kas ir tavā sirdī. Ja jūs paliekat manī, mani vārdi paliek jūsos, tad jūs esat uzvarējuši visu, jo es uzvarēju to priekš jums. Ja jūs paliekat manī, ja jūs varat mani saprast, ja jūs varat palikt manī, kas man tic, tas mani pieņem. Ne tikai izliekas, bet var pieņemt. Kas dzird manus vārdus, saprot manus vārdus un tic tam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas neies kārdināšanā, jeb nosodījumā, bet ir pārgājis no nāves dzīvībā. Te nu viņš ir, tas varenais uzvarētājs. Te nu viņš ir šodien, tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Te nu viņš darbojas Ābrahāma dzimuma priekšā, kas ir izsaukts no Bābeles, izsaukts no Sodomas, izsaukts no pasaules un nošķirts, pilnīgi precīzi parādot savu apsolījumu. Pēc 2000 gadu šovakar viņš stāv šeit mūsu vidū. Tas varenais uzvarētājs, Dieva vārds, kurš spēj izšķirt domas un nodomus, kas ir sirdī. Kas tas ir? Tavs dzimums ieņems sava ienaidnieka vārtus. Kas tas ir? Tas ir tas Ābrahāma dzimums, karaliskā sēkla, ticot vārdam, un vārds ir Dievs. Tagad, kad mēs to redzam, mēs varam iesaukties kopā ar viņiem, kā tas dzejnieks senatnē. Dzīvodams viņš mani mīlēja, mirdams viņš mani izglāba, apglabāts viņš manus grēkus paņēma. Augšām celdamies viņš uz visiem laikiem mani taisnoja, viendien viņš atnāks atgodpilnā dienā. Kāds pateica, puis, tu paliec vecs, es tur neko nevaru izdarīt. Kopš es dzīvoju, kopš es vēl biju zēns, mans vienīgais sasniegums, kāds man ir bijis, ir redzēt Jēzus Kristus atnākšanu. Šim mērķim es atdevu savu dzīvi, es joprojām stāvu aiz kanceles, kā vecs vīrs, un es ticu tam pašam stāstam. Un pats lielākais, ko es varu iedomāties, ir redzēt Jēzu Kristu nākam no debesīm, lai uzņemtu savējos. Dievs, tad nav brīnums, ka mēs varam dziedāt. Pasludiniet Jēzus vārda spēku, lai eņģeļi pie zemes krīt, karalisko diadēmu nesiet un par visu kungu viņu kronējiet. Kāpēc? Viņš ir tas varenais uzvarētājs. Ja jūs esat viņā, jūs esat vārdā. Viņš sacīja, ja jūs paliekat manī, tad prasiet, ko vien vēlaties. Ko vien vēlaties, jo visi vārti jau ir uzvarēti. Tad mēs varam sacīt, jo katrs apsolījums šajā grāmatā ir mans. Katra nodaļa un pants un rindiņā. Šim dievišķajam vārdam uzticos, jo katrs apsolījums šajā grāmatā ir mans. Draugi, vai jūs saprotat, ko tas nozīmē? Katrs apsolījums, ko Dievs deva Ābrahāmam, katrs apsolījums, kas tika izteikts caur praviešiem, katrs apsolījums, ko Jēzus Kristus apsolīja šai dienai, viņš ir šeit, lai to apstiprinātu un parādītu, ka viņš dzīvo mūžīgi. Tavs dzimums ieņems ienaidnieka vārtus. Kad beidzot pienāk nāves stunda, jūs teiksiet, kā tad ar to? Tev joprojām ir tas īpašums, par kuru teica Pāvils. Ak, kaps, kur ir tava uzvara? Ak, nāve, kur ir tavs dzelonis? Bet pateicība Dievam, kurš dod mums uzvaru caur to vareno uzvarētāju, Jēzu Kristu. Ak, lai eņģeļi pie zemes krīt, karalisko diadēmu nesiet, un par visu kungu viņu kronējiet. Šovakar pēc 2000 gadu mēs joprojām stāvam, lai redzētu viņu, vareno uzvarētāju, kurš pārplēsa priekškaru, kas atdalīja mūs no visiem Dieva apsolījumiem, un viņā mēs esam vairāk nekā uzvarētāji. Lūksim. Debesu Tēvs, kad mēs stāvam šeit šovakar, klātesot svētajam garam, šai varenajai Jēzus Kristus personai gara veidā, par kuru bija apsolīts, ka tas nonāks uz Ābrahāma dzimumu, karalisko dzimumu. Mēs lūdzam, ak, Dievs, ja šeit ir kāds vīrietis vai sieviete, zēns vai meitene, kas tevi nepazīst, kam ir šaubas un sarūktinājums viņu prātā par Dieva vārdu, vai tā ir patiesība vai nav, ak, varenais Dievs, kurš esi devis apsolījumu. Atnāc šovakar. Ir viens liels apsolījums, ko tu esi devis, kungs. Tu esi spējīgs piepildīt šo apsolījumu. Tu teici, kas man tic, tas tos darbus, ko es daru.
arī darīs. Lielākus par tiem viņš darīs, jo es aizeju pie tēva. Tēvs Dievs, mēs lūdzam, lai tu apstiprini savu vārdu. Šovakar šeit ir daudz Ābrahama bērnu, kuri ir slimi. Ak, velns viņus ir ieslodzījis, viņi ir iespundēti iekšā, un atslēga ir pagriezta. Un saka, nu tev ir jāmirst, tev ir sirds slimība, tev ir tas vai šitas, un tev ir jāmirst. Ak, Dievs, lai šovakar atskan jubilejas evaņģēlija bazūne, lai ik viens vergs var kļūt brīvs. Jēzus Kristus ir uzvarējis šos vārtus. Mēs turam tās atslēgas savās rokās. Ak, manā vārdā tie izdzīs ļaunos garus. Ja jūs lūgsiet jebko tēvam manā vārdā, es to darīšu. Kas man tic tos darbus, ko es daru, arī viņš darīs. Dieva vārds ir asāks un darbīgāks par divpusēji griezīgu zobenu. Tas pāršķeļ un atdala līdz smadzenēm un spēj pat izšķirt tās domas, kas ir sirdī. Un kā bija Noasa dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā, jo viņi ēda, dzēra, precējās, devās laulībā. Bija lielas celtniecības programmas, un mēs vērojam pasauli, būs zīmes, šausmu parādības debesīs, tie ir lidojušie šķīvīši, zemestrīces dažādās vietās, jūra kauks, milzīgi viļņi, cilvēku sirdis pamirs bailēs, un tautas būs neziņā, sarežģīti laiki. Un kā tas bija Lata dienās, tā būs arī cilvēka dēla atnākšanas laikā. Ak, Dievs, atnāc šovakar un izpildi savu vārdu. Atnāc šovakar un pagodini Ābrahama bērnu ticību. Mēs prasām to caur Jēzus Kristus vārdu. Amen. Lai tas kungs jūs bagātīgi svētī. Šoreiz es neaicināšu pie altāra, es atstāšu to jūsu ziņā. Es domāju, ka daudzos gadījumos aicinājumi pie altāra, es tiem ticu, bet visi, kas to pieņēma, tika kristīti. Lūk, kā tas ir. Visi, kas viņu pieņēma, mēs lūgsim par slimajiem. Es varētu šeit runāt visu nakti. Jūs esat ļoti jauki klausītāji, bet tas, ko es saku, ir tikai cilvēka teiktais. Bet ja es saku viņa vārdus, tad tie nav mani vārdi, tie ir viņa vārdi. Ja es kaut ko saku, bet Dievs to neatbalsta, tad tie ir mani vārdi. Bet ja es saku viņa vārdu un viņš to atbalsta, tad kurš gan būs tas grēcīgais vīrietis vai sieviete, zēns vai meitene, kas dosies prom un pateiks, ka tas tā nav? Jēzus teica, kad viņš darīja tās lietas, viņi sacīja, tas cilvēks ir zīlnieks, viņš ir velns. Zīlnieks, ik viens zina, ka zīlēšana ir no velna. Viņi teica, viņš ir zīlnieks. Bet vai jūs esat redzējuši, ka zīlnieks sludina evaņģēliju? Vai jūs esat redzējuši, ka zīlnieks izdzer ļaunos garus? Nē, protams, viņi to nedara. Viņš sacīja, tagad es, cilvēka dēls, jums to piedošu, bet, kad atnāks svētais gars, tad runāt pret viņu jums netiks piedots ne šajā pasaulē, ne nākamajā, jo tā ir Dieva darbu saukšana par nešķīstu garu. Lai Dievs šovakar ir mums žēlīgs, un es lūdzu, lai Dievs atnonāk un apstiprina šo vārdu jūsu priekšā. Brāli, māsa, šī ir mana dvēsele. Man ir jāsatiekas ar Dievu. Es esmu atbildīgs par to, ko es jums saku. Dievs prasīs no manis atbildību par to. Tā tas ir. Kāds labums man būtu stāvēt šeit un teikt šīs lietas, ja es zinātu, ka nosodu savu dvēseli uz elli? Ir ceļš, kas cilvēkam šķiet pareizs, bet tā gals ir nāves ceļi. Dievam nav vajadzīgs nekāds izskaidrotājs, kā es jau esmu sacījis. Viņš pats izskaidro savu vārdu. Abrahama dzimums iemantos ienaidnieka vārtus. Vai jūs tam ticat? Ja es varētu jūs dziedināt, es to darītu. Kristus jūs jau ir dziedinājis. Vienīgā lieta jūsu rokās ir atslēga. Tā atslēga ir jūsu ticība, lai to satvertu. Atslēdziet to šovakar, vai jūs to darīsiet? Kad viņš atnāk mūsu vidū, tas varenais uzvarētājs, kas uzvarēja ikvienu slimību, atnāk šurp un parāda jums, ka viņš to jau ir izdarījis, jo viņš joprojām ir vārds, un vārds izšķir domas, kas ir sirdī. Lūkšanu kartītē B, no kuras mēs sākam to vakar. Sāksim no 50. Kam ir lūkšanu kartīte B 50? Paceliet savu roku. Lūkšanu kartīte B. To vakar mēs sākam no pirmās. Lūk, šovakar mēs sāksim no 50. Kam ir B 50? Paceliet roku. Lūkšanu kartīte B 50. Vai gribat teikt, ka tā šeit nav? Vai jums tā ir? Labi. B 50, B 51. Kam tas ir? B 51. Labi. B 52. Kam ir B 52? Labi. Jums tā ir? B 53. 54. Nāciet šurp. 54. 55. Mans dēls atnāk šurp, pirms ierodos es un samaisa kartiņu kaudzīti. Un vai redzat, kur tās ir, viena šeit un viena tur? Viņi nezina. Tu vari atnākt no šīs te rindas un iegūt pirmo, un nākamais dabūs 10, cits dabūs 25. Mēs nezinām, kur tās ir, bet kaut kur tās ir. Nu, cik daudz mēs esam izsaukuši? 5, 4. B50, tas ir B50, vai ne? 55, 56, 57, 58, 59, 60. Tagad paskatīsimies, izskaiti viņus, Billī. 60, 70, lai viņi sākumā pieceļas, lūdzu. B50 līdz 70, 75. Saskaiti viņus, brāli Roji, lūdzu, kamēr es runāju ar klausītājiem.
Cik daudziem no jums, kad jūs skatāties uz šejieni, nav lūkšanu kartītes? Atcerieties, Jēzus teica, tos darbus, ko es daru, arī jūs darīsiet. Vai tā ir taisnība? Tā ir taisnība. Vai jūs tam ticat? Tā teica Abrahama dzimums. Bībelē ir teikts, ka viņš ir augstais priesteris, vēstule Ebrejiem 4. Viņš ir augstais priesteris, kas spēj just līdzi mūsu vājībām. Vai jūs tam ticat? Ja viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, kā tad viņš to darītu? Bībelē bija kāda sieviete, kamēr jūs pievēršat uzmanību tam, ko es saku. Bībelē bija kāda sieviete. Varbūt viņai nebija lūkšanu kartītes, bet viņa sacīja savā sirdī, ja vien es varētu pieskarties tam cilvēkam, es ticu viņam. Viņa bija iztērējusi visu, kas viņai bija, pie ārstiem. Viņi nevarēja viņai palīdzēt, viņas slimība bija pārāk nopietna. Viņi nevarēja viņai palīdzēt, bet viņa ticēja, ka Dievs viņai palīdzēs, un viņa pieskārās viņa drēbja apakšmalai. Viņš sacīja, es manu, ka no manis ir izgājis spēks. Vai pareizi? Vai jūs ticat, ka šovakar viņš ir tāds pats? Vai jūs ticat, ka viņš ir šeit? Cik daudz tic, ka viņš ir augšām cēlies no miroņiem? Un tā, kā jūs varat pierādīt, ka viņš ir augšām cēlies no miroņiem? Netik sen pie manis atnāca kāds slavens baptists, un viņš teica, brāli Branham, reiz mani sakava kāds muhamedānis. Kurš man to pateica? Viņš teica, ja viņš ir augšām cēlies, tad viņš apsolīja, ka viņš darīs tās pašas lietas. Paskatīsimies, kā viņš to dara. Saprotiet, viņi domā, ka viņš to nedarīja, bet mēs patiešām ticam, ka viņš to dara. Mēs ticam, ka viņš ir augšām cēlies no mirušajiem. Nav nevienas citas reliģijas visā pasaulē, kas varētu pierādīt, ka tās dibinātājs ir dzīvs, tikai kristietība. Un vienīgais veids, kā Dievs to var apstiprināt, ir caur tiem, kas tam tic, jo tas ir vienīgais veids, kā Dievs īsteno savus vārdus. Tie ir tie, kas tam tic. Kamēr viņi nostāda šo te mazo lūkšanu rindu. Es nezinu, cik daudzus mēs paņemsim. Es gribu, lai katrs no jums paliek savā vietā, paliek savā sēdvietā, nekustieties apkārt, skatieties uz šejienu un lūdzieties, sakiet, kungs Jēzu, es ticu. Jūs atceraties, ka viņš man pateica, ja tu panāksi, ka cilvēki tev notic, un tad būsi patiesi, kad lūksies. Tas ir noticis viss caur šajā valstī krustām šķērsām jau 15 gadus, un tas nereizi nav cietis neveiksmi, tas nevar ciest neveiksmi. Dievs ir viena lieta, ko Dievs nevar izdarīt, tas ir ciest neveiksmi. Viņam ir jāpilda savs vārds, es tam ticu. Es tam ticu tāpat kā vairāk nekā es ticu, ka es stāvu šeit. Vairāk nekā es ticu, ka es esmu šajā ēkā. Tā kā tā varētu būt mirāža, tas varētu būt sapnis. Savā dvēselē zinu, ka Jēzus Kristus divdēls ir dzīvs. Un tu, būdams Abrahama dzimums, būdams miris Kristū, tu esi Abrahama dzimums. Un tā, šeit ir daži kabatlakatiņi. Laikiem, kuri tic, ir bijuši lieli panākumi to darot. Tagad nolieksim mūsu galvas, kamēr viņi gatavojas, un palūksim par tiem. Debesu Tēvs, mūs māca Bībele. Un šeit ir cilvēki, kas tic, ka katrs vārds, ko tu esi pateicis, ir patiesība. Kungs, reizēm viņus vārstās un bakst ar to atslēgu pa slēdzeni, netrāpīdami tajā un skrāpēdami, bet viņi tic, ka tā tur ir. Vienkārši ļauj viņiem turpināt bakstīt, līdz viņi to atradīs, jo tā ir tur. Un šī atslēga ir pareizā atslēga. Ja tu vari ticēt, viss ir iespējams, kā šobrīd tiek dziedāta, jeb spēlēta šī dziesma. Bībelē ir teikts, no Pāvila ķermeņa tika ņemti sviedrauti un apģērba gabali. Un tos sūtīja slimajiem un sirkstošajiem, un nešķīsti gara izgāja no cilvēkiem, un tie tika dziedināti. Lūk, kungs, mēs zinām, ka svētais Pāvils ir ar tevi. Bet tas nebija viņš. Tas bija tu, kungs. Kristus viņā. Viņš teica, ne jau es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Un tagad šai paaudzei tu joprojām esi Kristus šodien, kā tu biji vakar. Un kad es lūdzos virs šiem kabatlakatiņiem, pieskaroties tiem, es lūdzu, lai tu sakauj katru ienaidnieku. Dod viņiem ticību, lai viņi zinātu, ka ienaidnieks ir sakauts. Un reiz sarkanā jūra, kā mēs tikko runājām, bija nošķirusi Izraēlu no apsolījuma, bet viņi atradās pienākuma postenī. Un kāds rakstnieks teica, ka Dievs paskatījās leju par dusmīgām acīm caur to ugunsstabu, un jūra nobijās un atvēra savus vārtus, un viņi pārgāja pāri. Paskaties leju šovakar caur Jēzus Kristus asinīm. Un kad šie kabatlakatiņi tiks uzlikti slimajiem, lai ienaidnieks redz mūsu ticību šovakar, kad mēs lūdzamies par tiem ar šo ticīgo lūkšanu, un lai ik viens no tiem tiek atbrīvots Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Tagad es vēlos jūsu nedalītu uzmanību, un tas, kurš ir atbildīgs par šo mikrofonu, lai pagriež to skaļāk, jo, ja Svētais Gars to darīs, es nesaku, ka viņš to darīs. Lūk, ja kāds atnāk un saka jums, ka viņam ir spēks dziedināt slimos, neticiet tam. Viss spēks ir Kristū. Viņš ir tas uzvarētājs, nevis jūs un es. Mēs vienkārši pieņemam to, ko viņš ir izdarījis. Nevienam cilvēkam nav spēka izglābt vai dziedināt. Par katru cilvēku pasaulē tā cena jau ir samaksāta. Tā prasība ir samaksāta. Kā tas notika? Viņš tika ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, un ar viņa brūcēm mēs tikām dziedināti. Par tavu dziedināšanu ir samaksāts, par tavu glābšanu ir samaksāts. Vai tev ir ticība atnākt un pieņemt to? Tas arī viss. Ja tu esi Ābrahāma dzimums, tad tev ir. Dievs apsolīja to, tevi ir kaut kas, kas saka, ka tas tur ir, un tas ir. Un tā, kas ir dāvana? Vai dāvana ir doties un dziedināt cilvēkus? Nē. Dāvana ir noiet maliņā no ceļa, lai Dievs varētu tevi lietot. Lūk, viņš apsolīja šo pēdējo zīmi saskaņā ar Jēzus Kristus vārdiem. Kā tas bija Sodomas dienās, tieši pirms tā nodega. Ne jau pirms notika citas lietas, kad Lats sludināja evaņģēliju un tā tālāk, ne jau tas, bet tieši pirms tā tika sadedzināta. Dievs nonāca cilvēka veidolā un apsēdās kopā ar izredzēto draudzi, ar Ābrahāmu un viņa grupu, kam bija apsolījums. Lūk, atcerieties, to saņem tikai Ābrahāma dzimums. Vēl mazliet un pasauli mani neredzēs, teica Jēzus, jūs mani redzēsiet, jo es būšu ar jums jūsos līdz pasaules galam. Bet viņš apsolīja, ka tieši pirms viņš atkal atgriezīsies, kā bija Sodomā. Paskatieties, ko saņem Sodomā. Paskatieties, ko saņem izredzētā draudze, sacīja, tā būs, kad atnāks cilvēka dēls. Dievs bija izpausts cilvēka veidolā, kurš pagriezis savu muguru pret telti, pateica, ko Sāra darīja telts iekšienē. Ik viens, kas zina, ka tā ir patiesība, paceliet savas rokas. Tieši tā, lūk, viņš to apsolīja. Mēs esam beigu laikā. Un tā, atcerieties, tā bija pēdējā lieta, kas notika. Un pagānu pasaule tika sadedzināta. Sodoma. Un uz skatuves uznāca apsolītais dēls. Mēs gaidām apsolīto dēlu, Dieva dēlu. Te nu mēs esam, lai Dievs atver jūsu acis. Es nezinu, ko vēl pateikt, lai viņš atver jūsu acis. Tagad, debesu Tēvs, es esmu tik bezpalīdzīgs. Es esmu māla pikucis, ko tu esi izveidojis un nolicis šeit. Ak, Dievs, lai man šovakar ir tava žēlastība un klātbūtne, lai tas varētu būt tu, lai varētu izmantot šos mazos māla gabaliņus, kuri tev ir šeit, lai tie kungs, kurus tu esi aicinājis uz mūžīgo dzīvi, bet kuri varbūt to vēl nav pieņēmuši, lai viņi ierauga šos apsolījumus. Varbūt viņiem ir mācīts, ka tas bija domāts citai dienai, taču tas ir šeit Bībelē. Apstiprini to, kungs. Tāds ir tavs skaidrojums. Nekas vairāk par to nav vajadzīgs. Ja vien tu šādi izdarīsi, tad viņi ieraudzīs, ka tavs vārds ir patiesa, dāvāto Tēvs. Mēs uzticam sevi tev. Lai ik viens šeit klātesošais kungs šovakar lieto savu ticību, lai ik vienam Ābrahāma cilts loceklim caur Jēzu Kristu šovakar ir ticība un lai viņš pieņem tavu klātbūtni. Un mēs tevi slavēsim. Amen. Un tā tas ir. Tas ir dīvaini. Es gribu, lai jūs man tagad palīdzat. Lūdzieties par mani. Sēdiet ļoti mierīgi, nekustieties apkārt. Sēdiet mierīgi, lūdzieties. Lūk, redziet, kas mainās no evaņģelizācijas uz tādu atslābināšanos, lai Dieva gars varētu ievest tevi pavisam citā dimensijā. Un tā šeit stāv šī jaunā. Atnāc šurp. Nedaudz tuvāk, kundze. Un vienkārši tā ir labi, lai man nav jāatkāpjas no šī mikrofona. Saprotiet, es nezinu, kas notiek, saprotiet, un tad reizēm, ziniet, lūk, vienīgais veids, kā es to uzzinu, tas ir mikrofonā, saprotiet, un viņi mēģina to ierakstīt, un es vienkārši nezinu, ko. Un tā, mēs viens otram esam svešinieki. Es tevi nepazīstu, nekad dzīvē neesmu tevi redzējis. Bet tu esi daudz jaunāka par mani, un mēs droši vien esam dzimuši daudzu jūdžu attālumā un ar lielu gadu starpību. Šī ir mūsu pirmā tikšanās reize vai pareizi, ja tā ir pacel savu roku, lai klausītāji redzētu. Lūk, viņa ir vienkārši kāda sieviete, kas stāv šeit. Paskatīsimies, aiznesīsim to uz rakstiem, paņemsim Jāņa evaņģēlija 4. nodaļu. Lai ik viens to izlasa, kad dosies mājās. Ne tas, ka šī sieviete ir tāda veida sieviete, es nezinu. Un jūs zināt, ka es neesmu Jēzus Kristus, bet viņš ir šeit, tas ir viņš. Tagad viņa gars svaidot mūs var atklāt viņas problēmu. Kā viņš izdarīja tai sievietei pie akas, tā pati lieta.
Un tādēļ tā laika priesteri un vadītāji teica, šis cilvēks ir zilnieks vai velns, Belcebuls. Tā sieviete sacīja, kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Mēs zinām, ka Mesija nāk un tā būs viņa zīme. Un tā, cik daudz zina, ka tā ir patiesība. Nu, ja viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, vai tā nebūtu viņa zīme šovakar? Vai viņš apsolīja, ka tas notiks tieši pirms laika beigām? Tagad paskatīsimies, vai viņš tur savu apsolījumu Ābrahāma dzimumam. Lūk, ja kāds šeit domā, ka tas ir nepareizi, atnāciet šurp un izdariet to pašu. Bet, ja tas tā nav, tad nesakiet par to neko. Jums ir šī privilēģija. Tagad Kristus vārdā es ņemu savā kontrolē ikvienu garu, Dieva slavai un godam. Man ar tevi būs tikai mirklīti jāparunā, jaunkundze. Tu zini, ka mūsu kungs runāja ar to sievieti pie akas. Viņš sacīja, atnes man dzert. Ko viņš darīja? Tagad paskatieties, viņš teica Jāņa evaņģēlija 5. nodaļā. Patiesi, patiesi, es jums saku, ka dēls, tas bija viņš, ķermenis, neko nevar darīt pats no sevis. Tikai to, ko viņš redzēja tēvu darām. Ko tēvs dara, to viņš rāda dēlam. Saprotiet, es pats no sevis nevaru darīt neko, bet tikai to, ko redzu tēvu darām. Tātad Jēzus nekad neveica nevienu brīnumu, ja Dievs neparādīja to viņam caur vīziju. Nevis pateica viņam to ausī, bet gan parādīja viņam, ko es redzu, nevis dzirdu, redzu tēvu darām. Tieši tas padarīja viņu par pravieti, līdzīgu Mozumu, kā Mozus sacīja. Lūk, kad viņš zināja tēvu, viņš bija ceļā uz Jēriku, bet viņam vajadzēja iet cauri Samarijai, un viņš nonāca pilsētā, ko sauca Zicharā. Un tā, jūs redzat, ka samarieši gaidīja Mesiju. Ebreji gaidīja to, un viņš parādīja viņiem savu zīmi. Filips, Nātānēls, Pēteris, tiklīdz viņi ieraudzīja to zīmi, viņi sacīja, tu esi Dieva dēls. Tas rabīns sacīja, tas cilvēks ir Belcebuls. Bet tagad atcerieties, pagāni, mēs bijām anglosakši, mēs negaidījām nekādu Mesiju, mēs bijām barbari, romieši un tā tālāk. Mēs negaidījām Mesiju. Viņš nāk tikai pie tiem, kas viņu gaida. Bet samarieši gaidīja viņu, tāpēc viņam bija jāiet cauri turienei, caur Samariju. Viņš apsēdās pie tā sakas, tur pienāca jauna meitene, varbūt aptuveni tavā vecumā. Viņa bija sieviete ar sliktu reputāciju. Es domāju, ka tu esi lasījusi šo stāstu. Un viņš sacīja, sieva, atnes man padzerties. Viņa sacīja, ak, tev ebrejam nav ierasti prasīt ko tādu samarietēji. Viņš sacīja, bet ja tu zinātu, ar ko tu runā, tad tu prasītu man dzert. Saruna turpinājās. Visbeidzot viņš noskaidroja, kāda bija viņas problēma. Vai tu atceries, kāda tā bija? Viņai bija pārāk daudz vīru. Un sacīja, ej, pasauc savu vīru un nāc šurp. Viņa sacīja, man tāda nav. Sacīja, tu pareizi esi sacījusi, jo tev ir bijuši 5, un tas, ar kuru tu dzīvo tagad, nav tavs. Viņa sacīja, kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Mēs zinām, kad Mesija nāks, viņš mums pateiks šīs lietas. Un viņš sacīja, es esmu viņš. Viņa atstāja savu ūdens krūku, aizskrēja uz pilsētu un sacīja, nāciet paskatīties uz cilvēku, kas pateica man visu, ko es esmu darījusi, vai tas nav Mesija? Viņam nebija bijis praviešu jau 100 gadu, un šeit bija vīrs, kas apgalvoja, ka ir Mesija, un pierādīja, ka ir pravietis un parādīja Mesijas zīmi. Vai tas liktu tev noticēt tam pašam, ja viņš izdarītu to pašu, tā kā viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, un ir apsolījis šajos rakstos, ka viņš to darīs? Vai tas liktu noticēt klausītājiem? Tu ciet no nieru slimības. Ja tas ir pareizi, pacel savu roku. Kāpēc man tas vienmēr tiek iemests sejā? Kāds saka, viņš to uzminēja. Es nekad to neesmu minējis. Lūk, viņa ir jauka sieviete. Vai tu man tici? Tagad tu zini, ka tā nebija nekāda uzminēšana. Ļauj man pateikt vēl kaut ko. Tavs vīrs ir ar tevi. Arī viņš cieš, vai ne? Slims mugurkauls. Tā tas ir, vai ne? Tu esi atvedusi līdzi mazu zēnu. Arī viņš cieš. Tu vēlies, lai par viņu aizlūdz. Viņam ir kaut kādas problēmas ar acīm. Tā tas ir. Tev līdzi ir maza meitenīte. Viņai ir nieru problēmas tāpat kā tev, vai pareizi? Tagad jūs visi varat būt veseli, ja jūs ticēsiet. Lai Dievs jūs svētī. Ejiet savu ceļu un esiet veseli. Vai jūs tam ticat? Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Kas tas ir? Ko viņš cenšas izdarīt? Jums Ābrahāma dzimums. Viņš rāda jums, ka viņš nav miris. Nevaru izdarīt šīs lietas. Viņš nav miris, bet viņš ir dzīvs. Rāda jums, ka jums ir tiesības ieņemt sava ienaidnieka vārtus. Tam vajadzētu to atrisināt. Šī kundze atnāc šurp tikai uz brītiņu. Es domāju, ka mēs esam apmēram viena vecuma, bet cik nu man zināms, mēs viens otram esam svešinieki. Es tevi nepazīstu, un mēs esam svešinieki. Es par tevi neko nezinu. Ja tā ir taisnība, pacel savu roku.
Vienkārši kāds no viņiem iedeva tev lūkšanu kartīti, un te nu tu esi. Labi. Un tā, ja kungs Jēzus, tiksim, ja es varbūt mēģinātu ieņemt brāļa Orala Roberta vai kāda cita no tiem lielajiem ticības vīriem vietu, es teiktu, kundze, kas ar tevi nav kārtībā? Tu teiktu, nu man ir tas un tas. Lūk, viņš varētu kļūdīties, saprotat, es nezinu, bet tu varētu viņam pateikt, kas nav kārtībā. Viņš uzliktu tev rokas un sacītu, Dievs sūtīja mani lūgties par slimajiem, vai tu tam tici? Jā, slava Dievam, ej, tici tam. Tas ir labi, Dievs to apsolīja. Bet redziet, mēs šodien dzīvojam mazliet tālākā dienā par to. Jēzus apsolīja, kā bija Sodomas dienās. Tos darbus, ko es daru, arī jūs darīsiet. Un tā, ja Dievs var pateikt man, kas tu esi bijusi, tu zināsi, vai tā ir taisnība vai nē. Viņš var pateikt tev, kas tu būsi, un ja tā ir taisnība, tad arī tā būs taisnība. Ja viņš tev kaut ko pateiks, es nezinu, bet ja viņš pateiks man, kāda ir tava problēma, vai tam ticēsiet arī jūs klausītāji? Man patiešām vajadzētu apstāties. Tā viena reize tas cilvēks, kas bija šeit pirms brītiņa, tam vajadzētu to apstiprināt. Jēzus izdarīja to tikai vienu reizi, viņš nekad nedarīja to vēlreiz. Ik viens Zicharā tam noticēja tās sievietes liecībai, kad viņa atnāca, pateica viņiem, un viņa bija sieviete ar sliktu slavu. Tikko no platformas aizgāja kristiete, jūsu visu priekšā, amen. Bet tā kā ir vēlāks, nekā mēs domājam, lai tas kungs turpina pierādīt sevi, tas lielais varenais uzvarētājs, kā Abrahama dzimums, bet kā Abrahams, viņš izdarīja to Abrahamam vienu reizi, tad iznīcināja to un izdarīja to vēlreiz. Abrahams nemitīgi ticēja Dievam. Tu neesi šeit sevis dēļ, tu esi šeit kāda cita dēļ, un tā ir kāda kundze, tā ir tava māsa. Un tā kundze ir aizēnota uz nāvi, un viņa cieš no diabēta, un viņa nav no šejienes. Viņa ir no Luiziānas, no purvainas vietas. Un ir vēl viena lieta, lai klausītāji to zinātu. Tev ir ļoti slima meita, kura plāno apmeklēt šo sanāksmi, un viņai ir epilepsija. Tā ir taisnība. Tā ir taisnība, vai ne? Vai tagad tu tici? Ja tu esi Abrahama dzimums, pieņem to un ej, un esi dziedināta Jēzus Kristus vārdā. Vai jūs tam ticat? Protams. Atcerieties, tas ir viņa apsolījums. Viņš teica, ka viņš to darīs. Viņš tur savu solījumu. Sveicināti. Mēs viens otram esam svešinieki. Es tevi nepazīstu, bet Dievs tevi pazīst. Vai tu tici, ja Dievs var atklāt man tavu problēmu? Tad tu zināsi, ka tā ir jānāk no kāda garīga spēka. Lūk, ir tikai divas lietas, no kurienes tas var nākt. Ko tu vari iedomāties? Kad tas notiek, to nevar izskaidrot, jo tas ir fenomens. Un turklāt tas ir paradoks. Kaut kas, tas ir nesaprātīgi, tomēr taisnība. Tas būtu paradoks. Un tu zināsi, vai tā ir taisnība vai nē. Tu zināsi, vai viņš tev ir pateicis patiesību. Un tā atceries, es tevi nepazīstu, tam ir jābūt kādam citam, ne man. Ja tu rīkosies kā tie farizēji un teiksi, ak, tas ir ļauns gars, tad tev būs tā atlīdzība. Ja tu ticēsi, ka tas ir Kristus, tad tev būs viņa atlīdzība. Tu vari tam ticēt, jo viņš apsolīja to šai dienai. Un tas nav noticis no tā laika līdz šai dienai. Tas nozīmē, ka šis ir beigu laiks. Ir kāds, kas pastāvīgi parādās tavā priekšā visu laiku. Tas ir vīrietis ar sirbiem matiem. Tas ir tavs vīrs. Viņš sēž turpat. Viņš cenšas pieņemt savu dziedināšanu. Viņu ir aizēnojis vēzis. Audzējs. Vēzis. Tev ir nieru problēmas. Pūžļa problēmas. Jūs esat Litla kungs un kundze, vai pareizi? Ticiet no visas sirds, un esiet dziedināti. Vai tu nosauci viņiem viņu vārdu? Nu, protams. Vai tad Jēzus neteica Pēterim? Tavs vārds ir Sīmanis, Jonas dēls. Šeit ir kāds vīrietis. Mēs viens otram esam svešinieki, sēr. Es tevi nepazīstu. Bet tu esi vīrietis, tāpat kā Pēteris, kad viņš atnāca kunga Jēzus priekšā. Mēs esam satikušies. Vai tu tici, ka es esmu viņa kalps? Vai tu tici, ka tas, ko es esmu pateicis tev, ir patiesība? Ja tu vari tam ticēt, ja es varētu kaut ko izdarīt tavā labā, es to darītu, bet nav nekā, ko es varētu izdarīt. Viņš to jau ir izdarījis, bet tas ir tikai kaut kas, lai liktu tev noticēt. Un saproti, tas nebūtu es. Ja tas būtu es darītu visu, ko vien varu tavā labā, bet viņš man ir devis dāvanu, un es vienkārši atslābinos viņa priekšā, un viņš ir tas, kas runā.
Vai tu tam tici? Vai jūs tam ticat, klausītāji? Es gribēju atrast vīrieti. Tev ir vairākas lietas, kas tev nav kārtībā, bet viena no tām ir, ka tev ir audzējis uz tavas labās acis. Tā ir tava galvenā problēma. Ir vēl viena lieta, šeit visu laiku parādās kāda sieviete, tā ir tava sieva. Vai tu tici, ka Dievs var man šeit pateikt, kas skait tavai sievai? Viņas problēma ir mutē, tie ir viņas zobi, tā tas ir. Vai tu tici, ka tas pats Jēzus, kurš zināja, kas ir Sīmanis Pēteris, var pateikt man, kas esi tu? Vai tas liktu tev ticēt tā pamatīgi? Vai tā būtu Oskars Barners? Vai pareizi, ej pa savu ceļu uz mājām, esi dziedināts? Pārtraukums lentas ierakstā. Tev svešinieks, es tevi nepazīstu, bet Dievs tevi pazīst. Vai tu tici, ka viņš ir spējīgs pateikt man, kāda ir tava problēma? Vai tu ticētu tam no visas sirds? Tava problēma ir tavas rīkles rajonā, un tur tavās krūtīs. Tā ir kaulu sairšana. Tev veidojas tādi kā kunkuļi un mezgliņi kaula struktūrā. Pareizi. Tu neesi no šejienes. Tu esi no pilsētas, kurai visapkārt ir apelsīnu birzis. Tā atrodas ielējā, un aiz tās paveras panorāmas skats uz kalniem. Tur ir viesnīca ar nosaukumu Antlers. Tā ir San Bernardino. Lūk, no kurienes tu esi. Brauc atpakaļ, Jēzus Kristus dara tevi veselu, ja tu tam ticēsi. Ir tikai viena lieta, kas var dziedināt vēzi, un tas ir Dievs. Vai tu tici, ka viņš tevi dziedinās? Tici tam. Ej, un lai tas kungs Dievs dara tevi pilnīgi veselu. Pēdējā laikā tu esi bijusi ārkārtīgi nervoza, ļoti satraukta. Šīs nervozitātes dēļ tavs kuņģis ir nonācis šādā stāvoklī. Tu nevari sagramot ēdienu, tas nonāk atpakaļ mutē. Tev visa mute ir skābē. Vēlās pēcpusdienās tu esi ļoti nogurus un tā tālāk. Tev kuņģi ir pepsīna čūla. Vai tu tici, ka Jēzus Kristus ir tas pats, kurš var tev to pateikt? Tad ej un ēd savas vakariņas, tici no visas sirds. Jēzus Kristus dara tevi veselu. Sveicināti! Daudz kas nav kārtībā, bet viena no tām lietām, no kuras tu baidies, ir tā, ka tevi sakropļos artrīts. Bet vai tu tici, ka Dievs tevi dziedinās? Darīs tevi veselu no tā? Kungs Jēzu, es lūdzu, lai tu to dāvā manai māsai. Dāvā viņai viņas redzi. Aizvāc no viņas šo sieviešu slimību un dziedini artrītu. Jēzus vārdā, amen. Tagad ej ticot. Viņš to izdarīs, un viss būs labi, nešaubies. Vienkārši turpini iet un ticēt no visas sirds. Sirds slimība ir briesmīga lieta, bet Kristus dziedina sirdi. Vai tu tam tici? Ej, tici tam, un tas viss tiks izdarīts. Tas ir beidzies. Vai tu domā, ka tu tiksi sakropļota? Nē, es arī tā nedomāju. Mana doma, artrīts, tā ēna tur. Ak, tas ir vēzis. Vai tu tici, ka viņš to dziedinās? Ej, tici tam. Viņš darīs tevi veselu. Tevi tas apgrūtina jau kādu laiciņu, blokāda sirdī, bet vai tu tici, ka šovakar tas viss beigsies? Ej, tici tam. Jēzus Kristus dara tevi veselu. Jau ilgu laiku tev ir nelielas problēmas sieviešu slimības dēļ, un vēl tu esi, tev ir grūtības no rītiem piecelties, tavas ķermeņa daļas ir stīvas, tu teju vai nevari pastaigāt līdz kādam laikam pa dienu, tas ir artrīts, ej, nešaubies, tev tā vairs nebūs, vienkārši tici tam no visas sirds. Tev ir vairākas lietas, komplikācijas, bet tas, kas tevi tik ļoti nomāc, tu arī domā par artrītu, tas ir tas, kas tevi sakropļo. Vai tu tici, ka viņš padarīs tevi staigājošu un veselu? Ej, tici tam no visas sirds, Jēzus Kristus darīs tevi veselu. Nervoza sirds un artrīts, bet vai tu tici, ka Dievs darīs tevi veselu, vai tici, ej, un lai kungs Jēzus dara tevi veselu? Šis kuņģis pēdējos dažos gados tev pavisam noteikti ir sagādājis daudz nepatikšanu, vai ne? Vairs tas šādi nebūs, ej tici tam, lai Dievs tevi sveitī, esi dziedināts. Arī tu vari. Tavs kuņģis ir dziedināts. Ej, tici no visas sirds, nešaubies. Tev ir apgrūtināta elpošana, tā astma vienkārši tevi nomāca, vai ne? Vai tu tici, ka tagad tas beigsies? Labi, ej un tici tam, amen. Halleluja. Vai jūs ticat no visas sirds? Vienu brītiņu. Vai tad jūs tur neredzat to gaismu? Neliela melnādaina kundze, kas skatās uz mani, viņa sēž lūk šeit. Viņai ir audzējs kreisajā pusē.
Viņai ir nieru problēmas, komplikācijas. Tev bija vairāk ticības, tev nav jānāk šeit augšā, tas ir beidzies, vienkārši tici tam, amen. Tici Dievam. Vai jūs tam ticat? Vai tu tici, māsa, kas sēdi šeit, ka tu pārvarēsi to mugurkaula problēmu, vai tu tici, ka viņš darīs tevi veselu? Labi, tikai nešaubies par to, un tu vari to saņemt, ja tu vienkārši tam ticēsi. Šis vīrietis, kas sēž šeit, skatās uz mani, viņš cieš no prostatas problēmām, ceļas naktīs un tam līdzīgi. Vai tu tici, sēra? Tagad tas beigsies, ja tu tam tici. Šeit sēž melnādains vīrietis, lūk, šeit skatās uz mani. Viņš sirgst ar epilepsiju. Turklāt viņš meklē svētā gara kristību. Piecelies kājās, ser, pieņem savu dziedināšanu, lai Dievs dod tev svētā gara kristību. Amen. Turpat tev tūmā sēž bērns, lūk, tur, kuram arī ir epilepsija. Šķiet, ka viņš zaudēs samaņu lēkmēs. Viņš sēž, lūk, tur, tajā otrā pusē. Vai tu tici, ka Dievs darīs šo bērnu veselu? Vai tu tici no visas sirds? Kad Dievs dziedinās šo bērnu. Vai jūs ticat tik viens no jums? Vai tad viņš tik tiešām nav Ābrahama karaliskais dzimums? Vai tad viņš nav tas varenais uzvarētājs? Vai viņš apsolīja, ka jūs varēsiet iemantot ienaidnieka vārtus? Cik daudzi no jums ir saistīti? Jūt ienaidnieka spiedienu. Paceliet rokas tie, kas jūt ienaidnieka spiedienu. Un jūs esat Ābrahāma dzimums. Paceliet savas rokas šādā veidā. Sakiet, brāli Branham, man traucē nervozitāte. Ak, tāda ir apmēram 80% no jums. Tagad tas ir tik bies, visa sanāksme ir kļuvusi kā liels balts mākonis. Tas teju vai mani apžilbina, tur, kur atrodaties jūs. Tad jūs neredzat, ka šeit uz šīs platformas un tur zālē, kur bija 20 vai varbūt 30 gadījumi, ka Dievs nevar ciest neveiksmi? Tas ir Jēzus Kristus, tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Vai jūs tam ticat? Tad kāpēc jūs katrs Ābrahāma dzimums? Kāpēc jūs tagad neņemat to atslēgu? Tas lielais uzvarētājs, kurš uzvarēja to jūsu labā, ir šeit. Viņš ir pierādījis, ka ir šeit. Vai jūs viņam ticat? Tad paņemiet savu ticības atslēgu, izstiepiet augšup savas rokas un sakiet, Jēzu Kristu, tagad es ticu, lai saņemtu savu dziedināšanu. Piecelieties kājās, paceliet savas rokas, atslēdziet tagad savu ticību. Es ticu, kungs, Jēzu, es ticu tieši tagad. Tagad uzlieciet rokas viens otram, uzlieciet rokas cits citam, uz citā Ābrahāma dzimumā. Tagad lūdzieties par to cilvēku, uzlieciet viņiem savas rokas. Jēzus teica, šīs zīmes sekos tiem, kas tic. Ja viņi uzliks rokas slimajiem, tie izveseļosies. Sātan, tu esi zaudējis šo cīņu. Jēzus Kristus vārdā izej no šejienes un atlaid šos cilvēkus Dieva slavai.